dzīvu skaistums. Ūdens kritumi varavīksnes krāsās, skarbas ainavas un pārgājieni, kalni un pazemē. Uz Islandi ar busiņu noskaties. Mēs dodamies ceļojumā uz Islandi. Mēs esam savākuši pilnīgi visu, ko var savākt. Mums ir gulta, mums ir ļoti daudz ēdienu paņemts līdz, kas tagad nav redzams. Groziņš arī viss ir pilns. Un, protams, ir diezgan liels, vismaz manis satraukums. Jo mums jāpeld 2,5 dienas ar prāmi. Un kāda laika apstākļi būs Islandē, kā mums ir Islandē, neko nezinu, bet satraukums ir, un tāpēc dodamies ceļojumā. Tā, mums pirmais apstāšanās punkts ir parasti mašīnas mazgātavē. Ceļojumi tiek nomazgāti riktīgi mašīna, tāpēc esam apstājušies Kērvašā, lai nomazgātu. Un tā ir tā tradīcija, tā vienmēr ir notikusi, un arī šoreiz tā notiek. Otra mūsu tradīcija, protams, ir staķika kafija, un kā var sākties ceļojums bez kafijas. Tāpēc dodamies pēc kafijas. Mums ir kafija un rīta. Sākam ceļojumu, sākam. Nu, davai. Braucam. Es te cenšos iekārtoties. Kājiņas man te jāsaliek kaut kur. Tā. Esam Polijā un notiekas naudas maiņa. Tagad domājam, ka vajadzētu iet kaut kur paēst. Pretī apmaiņas valūtai ir kafejnīca un domājam aiziet uz turieni paēst. 4 stundas nobrauktas, esam Polijā. Mēs esam mazliet kafejnīcā ieradušies. Polijas kafejnīcā 4 stundas esam nobraukuši. Un tāpēc mums ir maza pīpauzīte. Ļoti smuka kafejnīciņa. Kā lai es te parādu? Nezinu, kā lai parādu. Tā, kafejnīcā tiek apspriest, pa kuru ceļu mums braukt. Ir viens ceļš un otrs ceļš. Atšķirās apmēram pusstundas laikā. Kilometros mazliet. 70. Jā, 70 kilometros atšķiras, jā. Tā, te mūsu mašīnīte. Un tur tālāk mums seko mūsu bagāžnieks, vai arī, kā saucas, pagrabs. Viņš ir pielikts pilns ar kaut ko nesaprotamu, vēl sakot ar ēdamo.
Un tagad vajadzētu ko izvilkt dzeramos, vajadzētu izvilkt ārā. Tā. Nu, dzeramie mums ir. Kas mums te arī viss ir pilns. Apaus skatīts arī ir pilns. Viss te ir aizņemts. Viena no lietām, kas vienmēr ir braucienā jātīra logas tīkls. Savādāk tās mušiņas tak vienmēr pielīp. Tā, turpinām iepirkties un dodamies uz Polijas Budronku, lai sapirktu ēdienu joprojām, lai mums Islandē pietiek visam. Nevajadzētu iepirkties par dārgām cenām. Šonakt, pirmo nakti mēs esam noparkojušies Polijas Mopā. Tas atrodas pie Poļu automaģistrāles. Un esam nobraukuši apmēram 700 km, palikuši vēl rītā nobraukt ap 1000. Tāpēc gatavosim vakariņas un iesim gulēt, lai varam rīt turpināt mūsu ceļojumu uz Islandi. Labrīt no rīta. Šodien ir mūsu otrās dienas rīts. Dzeru savu rīta kafiju. Šonakt mēs palikām par nakti Mopā. Un tāpēc tāda mazlietiņa, kā saka, esam saburzīti pēc pirmās nakts. Domājam, ka Mopā būs duša. Pie dušas diemžēl netikām. Un šodien diezgan tāda atkal gara diena, ir jānobrauc apmēram kaut kādi 1000 kilometri. Līdz Dānijai, kur mēs paliksim pa nakti, un rītā mēs jau sēžamies uz prāmja. Tāpēc vēl 1000 kilometri. Mēs jau ceļojām 10 gadus. Pirmā mūsu mašīna bija Renault Espace minivens. Tad mēs laikam pirmo reizi braucām uz Slovākiju vai Poliju un nopirkām gumijas matraci. Ielikām iekšā aizmugurējā daļā, un pēc katra ceļojuma mēs sapratām, kas ir vajadzīgs pilnveidot. Jo tad, kad no rīta pamosties uz gumijas matraču, vakarā tu esi piepūtis, no rīta skaties, protams, ka tas matracis ir nopūties. Un tad tu saproti, ka vajadzīgs, piemēram, labāks matracis. Pēc ceļojuma mēs nopirkām jau Dormeo matraci. Tāpat arī kaut vai tādām pašām niansēm, kā gāzes plītiņa. Tu izvelc ārā vakarā gāzes plītiņu, uzliec kaut ko gatavot ēst un saproti, ka ir ļoti liels vējš. Tad atgriežoties atpakaļ no ceļojuma, jau nopērkam vēja aizturi. Un tā pamazām tu apaudz ar lietām. Piemēram, arī atceros, ka mēs bijām paņēmuši līdzi visus produktus, bet ja, kad tu izvelc ārā produktus, tad tu konstatē, ka tu esi aizmirsis līdz gan katliņu paņemt, gan dakšas, gan nažus un dodies uz pirmo veikalu, lai to visu nopirktu. Katru reizi, un tā 10 gadu laikā mēs esam tikuši līdz busiņam, līdz Opel Vivaro busiņam. Nu, un tagad jau tāda mazliet, kā saka, gudrāki ir izveidota gan āra duša, gan āra virtuve, gan rezerves virtuvīte iekšā. Un tagad jau ar to busu, kā saka, dodamies tādā braucienā kā Islanda. Uzpildam atkal degvielu un turpinām ceļu
Atkal Polijā. Tā pamazām mēs sākam savu vanlaifu dzīvi. Esam noparkojušies parkingā pie maģistrāles, pa ceļam. Te mums tagad notiek pusdienu gatavošana. Gatavojam tēvis, kafijas. Pamazām mēģinām aklimatizēties. Te mums ir, kur mēs esam bijuši uz kādiem pasākumiem. Esam visi salīmējuši. Nu tā mums top līdz pesimas. Jā, esam pēduši un esam apmierināti un varam turpināt ceļu tagad tālāk uz Dāniju. Mūsu leduskapis ir pārpildīts pilns līdz augšai. Un te izskatās, cerams, ka mums uz robežas neko neatņems no šitā te visa. Bet te ir ēdiens, jā, uz 21 dienu. Ko mēģinām noparkoties pie jūras. Nu tā, mums te mazliet slīpums. Bet esam noparkojušies ar skatu pie jūras, uz pašas jūras. O, te ir tik smuki. Mēs esam Dānijā, mēs esam noparkojušies pie pašas jūras. Te ir ļoti augsts vējš, te ļoti klusi, bet mēs rītā jau dodamies uz to Islandi. Tā kā tas tik patīkami, tik kluši, bet nu augsts vējš, kā mums ir apā, ir jūra.
šeit pie jūras esam noparkojušies Burtā. Te ir arī vēl vācu keperītis. Kā jau parasti, tie vanlīgi var atrod tās labākās vietas, kur noparkoties. Mēs, protams, esam tādi ļoti maziņi salīdzinot ar viņiem, bet var gadīties, ka rītā mēs uz kuģa arī ar viņiem tiekamies. Te ir augstī, bet leduskapis mums atrodas šeit. Jā. Tā, ko tu ēdīsi šodien? Nezini? Nu labi. Tāda mums būs, es nezinu, kas mums būs. Nav nekā. Tā. Es domā, darbiņi, ka tas ir tik viegli. Tā. Ēdīsi? Labi, būs tev filē. Mums šodien ir 37 metri sekundē vēja ātrums. Šodien ir prāmju diena. Es ļoti ceru, ka tas ir tikai stiprs vējš, ka tā nav vētra. Pēc, protams, ka tāds satraukums. Tas ir tikai normāli. Diezgan liels satraukums. Šodien ir tā prāmja diena, ka mums jābrauc ir stiprs vējš, visu nakti uzkurināja mašīnu. Nu, cerams, ka viss būs kārtībā. Es tik tiešām ticu, ka viss būs kārtībā. Pagaidām garstāvoklis ir labs. Tas vējš biedē mazliet. Dāņu cirklā ir tāda sistēma, ka tu vari norēķināties arī ar eirikiem, bet no sākuma jāiet ir iekšā pie kasieres, jāsamaksā eiro, tad viņa iedod tev čeku, uz ko rakstīts ir kods, un tad tu vari uzpildīties, bet atpakaļ, ja tev kaut kas paliek pāri, viņi izdod dāņu kronās. Pie jūras atraduši arī parkingu. Netālu atrodas 4 km apmēram no ostas. Un te arī var, kā saka, palikt pa nakti. Te pašas jūras. Mēs te sākam pamazām krāmēt somu, ko vajadzētu līdzi uz krāmi. Cenšamies saprast, paiku paņemt līdzi. Jā, lai mums tā pietiktu ēdamais. Bet tomēr 2,5 dienas ir jādzīvo ar visiem traukiem. Vēl vajag teikanu paņemt līdzi, nu, respektīvi gandrīz 2 lielas somas sanāk. Un šokolādītis vajadzētu paņemt līdzi. To mums arī jāatrod. Kaut kur ir vesela kaudze ar šokolādēm iekšā. Ņēmām fāzerīti. Kas te var būt labāks par fāzerīti? Tad es pastaigāties. Es jau esmu satutulējusies, skat tāds tontoniņš. Bet, nu, ir augsts vējš, ir augsts. Un es skatoties to, ka 4. maijs jau. Es vēl visiem priecīgi. 4.
tēmai. Ir kaut kāds makšķernieks. Jā, un redzēt, ka kaut kas tur iekšā notiek. Te ir tādi baigi foršie beņķīši. Varētu pasēdēt, atpūsties. Te diezgan labs kaciņā būtu. Ja es te tā apsēžos, ko es redzu? Es redzu kuģīšas ostu. Mašīnas brauc garām. Veikals. Šitādas skudras var nopirkt 350 kronām. Mazliet cenas Dāņa kafēnīcā. Mazliet espreso būtu 30 naudiņas, tas nozīmē laikam 2 eiro. Kapučīnā būtu 3 eiro. Nemaz nav tik kosmētiski. Dānijā ir ļoti interesanta lieta, kā ceļa zīmes ir diezgan zemi, kā saka, uzliek. Nav tā kā pieredze, kad Latvijā ir ļoti augstas zīmes. Šeit tā knapi var, kā saka, roku pieliec līdz vidu augstumam ceļa zīmes ir.
tiek pakarināts. Viss te tālāk esam nostājušies. Mums ir iedotas biļetes, lūk, šitādas te. Kabīne mums ir 8032. Respektīvi, te ir, mēs esam mūsu mašīnām, te ir pilns kemperīšiem, kas brauc uz Islandi. Mūsu grupā ir visi busiņi. Jau nostājušies, tad būs ceļš uz Prāgu. Laiks doties uz Islandi ar mašīnu. Tiek mērīgi strādām. Augstam jādara. Tā, mēs esam noparkojušies uz prāmja. Tas izskatās apmēram šādi. Vietu te mašīnām ir diezgan daudz. Pat neticās, ka tu esi uz prāmja, cik viņš ir liels. Tur vēl otrais stāvs, un mēs jau esam uzbraukuši uz otrā stāvu. Visi cilvēki ņem no mašīnām kaut ko varā. Mums ir divas somas, ko mēs esam iekrāmējuši, lai tagad braukt. Ietu izdzīvot 2 dienas. Nu, labi. Kaut kā te nav padomāts. Jā, par liftiem.
lai dabūtu tās somas augšā. Ko mēs tur tādu piekrāvējam? Tu nezini? Urā, mums būs lifts, kas mums uzvedīs uz augšu. Kā šitas tik iekšā? Es nezinu, kā viņš tik iekšā. Ejam meklēt 8-0-3-2. Un kur tad ir tas mūsu numuriņš? 8-0-3-2. Kā, te nav? Varbūt mēs ne tur uzbraucām? Jā. Astoņi, pieci. Mēs atkal esam. Kaut kur ejam. Nu, liels ir tas prāms. Aš nepateiksi, kur mēs esam te ieradušies. Jā. Nē.